Sveiki, tauta! Ja paraugās bērnībā, jaunībā, es domāju, jebkurš, mēs atminamies periodu, kad būtībā jebkurš puisis, jaunietis, kad iepazinās ar viņam pirmo mīlestību, simpātiju, viņš vienmēr uzskatīja, ka bieži vien skaļi deklamēja, ka, ja kāds tevi apbižos, es tevi aizstāvēšu. Tā varās meitenes zināja, ka par viņām vienmēr iestāsies lielais brālis, pat reizēm, ja viņš ir maziņāks, ka tētis neļaus apbižot, ka draugs, puisis, boyfriends neļaus apbižot. Beigās jaunieši veido attiecības, ģimenes, rodas bērni, un šie abi jaunieši, kas jau šķietami pieauguši, ar augstu paceltu galvu var teikt, tu ko, ja kāds nodarīs mūsu bērnam pāri, ar nagiem un zobiem galvu norausim, aizstāvēsim, dzīvību atdosim par saviem bērniem. Un tā kādā brīdī domā, runā ik katrs vecāks. Parādās šis mātes instinkts, tēva instinkts, ja? Bara instinkts. Un tad kaut kas notiek. Un neviens īsti nevar atbildēt, kas. Varbūt jūs komentāros varat. Tad notiek tā, ka mēs dzīvojam tālāk pa dzīvi un uzrodās kaut kādi, varbūt vienaudži, varbūt jaunāki par mums, varbūt vecāki par mums. Viņi uzrodās un sāk iekļūst pašvaldības vadībā, iekļūst valsts vadībā saucamajā. Un viņi sāk pieņemt dažādus likumus, normatīvos aktus, kurus diktē vēl kāds cits. Un interesanti, ka šie vecāku instinkti, kuri liek aizstāvēt citam citu un bērnus, pazūd. Jo tad, kad nāk ieteikumi uzvilkt lupatu uz sejas sev un saviem bērniem, tādā veidā pakļaujot psiholoģiski, sagraujot morāli un nodarot, protams, attiecīgu iespējamo kaitējumu, tad vecāku drosmes vairs nav. Neiestājas ne par saviem bērniem, ne par savām sievām, ne par savām meitām, ne māsām, ne mātēm. Tad kaut kur parādās ieteikumi manipulatīvi, pie tam visiem saprotams, ka pretlikumīgi injicēt kaut ko, nezinu ko, savos ķermeņos. Un jau atkal tēvi neaizstāv ne savas sievas, ne savas meitas, ne savas māsas, ne mātes un mātes, sievietes tieši tāpat. Pēkšņi neaizstāv savus bērnus, ļauj vilkt lupatu uz sejas, ļauj bērndārzos, skolās pret bērniem izturēties kā pret lopiem, ļauj ievadīt iespējams kaitīgas vielas organismā, kas, jā, protams, paralēli ir signāli no sazvērstību teoriju piekritējiem, kad, nedariet tā, nodarīsiet ļauna. Pat tad nē. Kas ir interesanti, pēc šī perioda atklājas, ka tomēr jā, tas bija ļauni. Un visi klusē. Tagad jautājot vīriešiem,
kuriem reiz bija drosmi iestāsties par savu meiteni, māsu, meitu, māti, draudzeni, sievu. Tu jautā, ko tu darīsi, klausies? Nu, ja notiks tas, par ko runā, ja sāksies kaut kādi konflikti, militāri, vēl kaut kādi, ko tu darīsi? Un liela daļa saka, došos frontē. Paga. Kaut kādam Dalbojovam šķiet tādām pašām kā tev, kāds cits diktē, hei, klau, paņem savu tautu un virzi pretī nāvei. Nu, tāpat vien. Un tu esi gatavs pēc kāda cita pavēles pamest savu ģimeni likteņa varā un doties uz kaut kādu sūda fronti, mirt cita Dalbojova interesēs. Tāpat laikā pie šādiem te apstākļiem ir lērums ar vaiprātīgiem cilvēkiem, kuri izmantos izdevību nodarīt, tai skaitā tavai ģimenei pāri, jo iestāsies tāds kā nesodāmības apziņas periods. Un katrs psihais līdīs ārā no alas un centīsies izvarot to, ko vienmēr ir gribējis izvarot. Centīsies laupīt, zakt, uzbrukt, dažādi ietekmēt, pāri nodarīt, slepkavot, jo viņš to varēs. Jo policijai nebūs laika par viņu, citiem kaut kādiem, kas aizstāvēs šīs sievietes, bērnus, māsas, meitas, mātes, draudzenes, sievas, kas viņas aizstāvēs, ja tu dosies uz fronti. Vienkārši uz gaļas mašīnu mirt. Tad kur ir šī drosme? Vai drosme ir doties nāvē bez jēgas? Par dzimteni? Un atstāt savu ģimeni likteņa varā, kur par viņu neviens neparūpēsies? Vai drosme ir sargāt savu ģimeni līdz pēdējam no visiem noziedzniekiem, tai skaitā no tiem, kuri ir pie varas un cenšas tevi nogalēt? Šis ir tāds interesants jautājums. Un tāpēc jautājums par sievietēm, par mātēm, kuras gatavos savus bērnus drošai nāvei. Sasodīt, kā vārdā? Kā vārdā jūsu bērniem ir jāmirst? Man tas īsti nav skaidrs. Tādēļ es, protams, gribu ticēt, ka izšķirošajā brīdī katrs vecāks atcerēsies savus vecāku instinktus, tā teikt, un primāri parūpēsies par saviem bērniem. Iestāsties par savām sievām, meitām, māsām, mātēm, draudzenēm. Un sievietes, es ceru, iestāsies par saviem vīriem, jo aiz katra spēcīga vīrieša ir spēcīga sieviete, un bērniem ir nepieciešami abi vecāki, kuri viņu sargā no izdzimteņiem. Gan tiem, kas pēc citu pavēles centīsies nodarīt pāri, gan tiem, kuri jau tā cenšas tiem nodarīt pāri. Sargāsim viens otru. Un, ja iespējams, ierakstiet komentārā. Ko jūs darīsiet? Sargāsiet savu ģimeni? Esot ar ģimeni? Vai dosieties nomirt? Pēc citu pavēles, pēc citu interesēm?